Pilsētas svētki ir īstais laiks, lai pateiktu paldies savējiem. Rīgas svētku laikā pilsētas mērs Nils Ušakovs un vicemērs Andris Ameriks pasniedz naudas balvas rīdziniekiem, kuri Londonas olimpiādē izcīnīja 1. līdz 10. vietu. Pie naudas balvām 4000 latu vērtībā tika Mārtiņš Pļaviņš un treneris Aigars Birzulis. Man ir liels prieks jūs redzēt tik lielā skaitā šeit Krasmalā. Un puišu vārdā es gribētu pateikt jums lielu paldies, jo mēs dziļi sirdī jutām jūsu atbalstu. Dievs svētī Latviju! Paldies! Aigars Birzulis! Par sasniegumiem modernajā pieciņā pie prēmijām tika arī Jeļena Rubļevska un viņas treneri, katrs saņemot 2000 latus. Netika aizmirst arī mūsu otrs pludmales volejbola pāris Ruslans Sorokins un Aleksandrs Samoilovs un viņa treneris Genādijs Samoilovs, kurš katrs saņēma 2000 latus. Kopā Rīgas doma olimpiešu prēmēšanai atvēlēja 20 000 latu. Netika aizmirst arī Jānis Šmēdiņš, kuru īpaši apsveic Kuldīgas doma, piešķirot tādu pašu prēmiju kā viņa pārniekam Mārtiņam Pļaviņam. Lai arī prēmijas nav lielas, tas noteikti palīdzēs sportistiem sagatavoties nākamajai sezonai.